kā tomēr nevajadzētu remontēt bremzes. Kluči bremžu ir uzlikti lētie, labi, Dievs ar viņiem. Jā. Bremžu disks mala jau ir nodrupusi. Labi, tā savēltāte uz vietas, ko braukāt. Bet vadīklas piedzītas gumijas pilnas ar smēru. Jā. Redzam, tur ir pilns. Tātad viņas jau vairs nestrādā. Un otrs, zem gumijas apakšā tek eļļārā. Jā. Tas nozīmē, ka gumijas arī bojātas. Kāda jēga likt jaunus klučus, pie tam Mercedes. Un cilvēks tagad atbrauc pie manis, viņam pēc nedēļas jābrauc ir uz Eiropu, uz darbu. Un, ko tagad darīt ar šitādām bremzēm? Saka, pirms kāda laika bija servisā. Tā. Kad jāmaina gumiju komplekts. Virzulītis mums ir, tas jau būs droši, ka lapsnam. Tā. Nākošais. Jauni rocenes loki uzlikti. It kā jau viss labi. Bet kāda jēga no rocenes lokiem? Ja bremžu disks mums ir šāds te. Jā. Nesaprotu tos mehāniķus. Tad piezvani klientam un pasaka, ka bremžu diski bojāti, ka tur nekas prātīgs nebūs. Tā. Tagad cīnos ar to, kas ir mums fakts. Tā, pārējais jau viss foršs, smuki tīrs, jā. Skrūves vismaz sasmērēts, tā kā vismaz nav jāmokās. Ko darīt? Visu mainīsim nost. Uzlikt jaunus rocenes lokus. Bet atsprītas atstāt. Vecās. Viena jau bija notrūkusi. Rocenes trose jau ir novilkta. Ārā nenāk. Tā izskatās mums virzulis. Nav vēl tik traģiski, bet tāpat jau ir. Tur ar viss rūsā. Ko? Liekam visu jaunu iekšā. Šitā jau bremzes izskatās daudz labāks. Tātad, jā, viss ir salikts. Liekam ratus visus klāt un taisam testa braucienu.